Par vardarbību skolās runājot, es atceros savus skolas gadus, kad, kā jau visās skolās notika visādi konflikti, un varbūt bija kaut kādi cilvēki, kam patīk vairāk tur pazemot vai tur iebukņīt kādus savus skolas biedrus vai kā, un es tā noskatījos, un tā man brīžam tā kā kādreiz tā kā žēl vai kaut kāda tāda, kaut kāda dažādas tādas emocijas, un kādreiz pats arī tā kā cietu, un tā es paaugos, un vēlāk jau, man bija gadi 40 vai kā, un satikāmies ar kādu savu skolas biedru un pa visu, ko runājām, un tā vārdu pa vārdam, viņš tā pateica, kad, zini, kad Petersons, tas bija riktīgs tāds biedrs, kas terorizēja visus skolniekus un mani un nelika mieru, un es to noklausījos, es domāju, vispār man absolūti pašam nebija tā sajūta, ka es esmu kādu tur pārāk tur žmiedzis vai kaut kā tur aizskārs vai kā, un tas man lika pirmkārt sakautrēties, sakaunēties par to savu darītu, acīm redzot skolas gados, un arī ļoti daudz ko pārdomāt, kad laikam ir pirmām kārtām jāmēģina jau no bērnības pašam uz sevi tā kritiski paskatīties, nevis tā vērtēt, ko cits dara, bet laikam paskatīties pašam uz sevi vairāk. Ja rodas tāda iecere veidot plakātu, man liekas, ka pats primārais ir padomāt pašam pie sevis, kas, teiksim, internetā vai žurnālos vai uz ielām, kas pašam licies ir kaut kas tāds interesants, tādā jomā kā plakāts vai kaut kāda līdzīga. Varbūt arī kādi videoklipi vai kas ir aizraujoši, un tā pāanalizēt pašam, padomāt, kas tad ir tas, kas tur tā tik ļoti ir paticis. Un tad faktiski mēģināt uz tiem pašiem principiem izstrādāt arī savu ideju. Tie ceļi varētu būt divi. Tas ir, kad cilvēks viens, tā es vienatnē, un otrs, ka grupā. Vienatnē tad ir skaidrs, tur ir darbs pašam ar sevi, bet ja taisa kādu tādu plakātu vai kaut kādu līdzīgu vizuālu produktu grupā, tad man liekas, ka galvenais, ko varētu pateikt, ir neapkarot un nenoniecināt otra ideju, bet visu laiku, teiksim, ja sanāk kopā tā kā tāda prāta vētra, pilnīgi uzlikt tā kā tādu noteikumu, ka neviens nedrīkst teikt nē un nedrīkst teikt slikti, un tikai var papildināt savā izpratnē kaut ko vēl labāku to savu draugu vai klases biedra domu vai ieceru. Varbūt pateikšu par dažiem paņēmieniem, ko varētu tā izmantot, veidojot plakātu vai domājot par ideju kā tādu. Viens tāds izplatīts paņēmiens ir divu dažādu, it kā paši par sevi neatkarīgu lietu savienošana vienā kopīgā tēlā. Tā kā te, piemēram, ir mašīna un pudele, un tas grafiskais tēls, un saskrienās, un tas varbūt bēdīgais iznākums. Tad vēl viens tāds paņēmiens ir, kad vienu vizuālu lietu, kas ir pietiekami izteiksmīga, kaut kāda redzama attēla, viņu mēģina pielīdzināt kaut kam pavisam citam, tīri no tām ārējām pazīmēm, kas tur ir. Tā kā te, piemēram, ir šī reklāmā tas saimnieks un sunīts, kas tur tā kā balstās uz to, ka kāds saimnieks tāds suns, jau otrāds, kāds suns tāds saimnieks, tāds princips. Daudz tiek arī izmantot dažādi burti un uzraksti. Kaut kādu atrodot kaut kādu vēl kādu paralēlu nozīmi, pieliekot vēl kādu bildi klāt, kad tas uzraksts vai zīme, viņš sāk jau darboties ar citu nozīmi, kā piemēram šī McDonald's reklāmā tas burts. Piemēram, arī tāds paņēmiens. Es jau runāšu pavisam konkrēti. Jūs varat, piemēram, nofotografēt kādu varbūt ļoti ievērojamu apkaimē vai rajonā mazo bērnu pārdarītāju, un, teiksim, piemēram, pielikt viņam ēnu, pavisam citu, it kā krītošu ēnu, vai nekas it kā parāda to viņa, varbūt viņa tās
personības, to ēnas pusi, ja, kas tad parādās pavisam kaut kas cits, tur vai nu vilks, vai kaut kas briesmīgs, vai slikts, kā, teiksim, šai piemērā te ir pavisam cita veida reklāma, kas reklamē tādu darbarīgu, bet tik un tā tas ēnas princips ir izmantots. Gribu teikt vēlreiz, ka, manuprāt, galvenais ir, lai taisot to plakātu, jūs necenšaties atdarināt kaut kādu, jūsuprāt, pareizu plakātu vispār, ja, kaut kādu savu iedomātu tādu pareizā plakāta tēlu, bet vairāk pievērsiet uzmanību tam, kas tieši jums pašam ir licies nozīmīgs kaut kādā tādā žurnālā vai internetā vai kādā filmā, kas tad ir jūs tur tā uzrunājis. Ja, un mēģiniet varbūt līdzīgi arī, jo ja jūs uztaisīsiet kaut ko tādu, kas jūs uzrunā, tas uzrunās arī visus citus. Vēl viens tāds paņēmiens ir, ka jūs varat no kaut kādiem ikdienišķiem priekšmetiem, vai no kaut kādām, kafijas pupiņām tur izveidot kaut kādu tēlu, pavisam citu, vai kā šī piemērā no šī vāda tam kompaktdisku aparātam, mūzikas klausāmiem un iedot līdz ar to pilnīgi citu jēgu tam līdzšinējam attēlam. Ātrumā es nezinu, kas varētu pret to vardarbību tā iedarboties. Varbūt ar kaut kādu pavisam nevainīgu lietu, kaut kādu tur maz vecama aukliņa tiek salikta tā kā āmurs, ja, ka rodās it kā tas divas tās nozīmes, it kā tam vienam materiālam, vienam priekšmetam divas tādas nozīmes. Varbūt tā konkrētā klasē vai skolā, kad jūs taisiet to plakātu, ja jūs taisat arī viens, labāk runājiet vēl tai tapšanas laikā ar saviem draugiem, ar klases biedriem, parādiet viņiem to, pajautājiet, kādas ir viņu domas, kā viņiem liekas, kā varbūt būtu pareizāk. Un tā jūs varbūt iegūsiet gan labāku tādu plakātu, kas visus tā uzrunās, un varbūt arī uzlabosiet attiecības ar daudziem klases biedriem, kur viņas varbūt agrāk nemaz nav bijušas tik labas.